Es baigi tā kā negribu gari plaši stāstīt par to savu ceļu, kā es līdz tam nonācu, jo tas aizņems daudz laika, visticamāk, bet es centīšos tā ieskicēt. Principā mana pamatdarbības joma ir cilvēka apziņa, par ko visi daudz apkārt runā, bet mans redzējums ir, ka lielākā daļa nesaprot, kas ir apziņa. Viņi nesaprot, no kā viņi sastāv, kā viņi funkcionē, kā darbojas un kas ir nepieciešams, lai to apziņu strādāt. Jā, ir visādas prakses, ir daudz dažādas tehnikas, mehānismi, tur meditācijas, vēl nezinu, kas tur ir, elpošanas, neelpošanas un viss kaut kas. Fiziskas prakses, mentālas, emocionālas, tur sapņu prakses, vienalga, tur viss ir. Tās modalitātes ir. Jā, ļoti daudz ir. Bet nav nekas, kas spēj to visu apskatīt kopā. Un viss tas kopā priekš manis ir apziņa. Un tas ir tas temats, kurā es, gribētu teikt, esmu gana daudz iedziļinājies un sapratis, kā visas tās lietas pilnībā sasienas kopā. Un tas man dod to kopainu, saprast par to cilvēku. Tāpēc sauc cilvēka apziņas skola, kur ir iekļauts viss, kā mēs uztveram, kā mēs reaģējam, kā mēs miedarbojamies, kā mēs dzīvojam, kādus rezultātus saņemam dzīvē un visas pārējās lietas. Līdz ar to no tā izejot, es varu praktiski par jebkuru tēmu stāstīt lekcijas un skaidrot, tikai tad, ja tas ir saistīts ar cilvēku apziņu. Es vēl beigās arī atradu tādu nosaukumu, es esmu dzīves inženieris vienkārši. Tāpēc, ka tā ir dzīve, mēs dzīvojam dzīvi, un viss tā apziņa, tas ir instruments, caur kuru mēs viņu dzīvojam. Un ja mēs mākam ar to apziņu strādāt, mēs varam uzlabot, pasliktināt, mainīt dzīves kvalitātes savā dzīvē. Tas arī ir tas moments, bet kā es līdz tam aizgāju, pavisam vienkārši, ka es sākumā gribēju vienam cilvēkam palīdzēt, vienai meitenei bija veselības problēmas, es sāku rakties visādās tur vēdās, ajurvēdās, tur litoterapijās, tur tradicionāli, netradicionālajās metodēs un visur kur. Un veselības jautājums gribēju palīdzēt atrisināt. Pēc tam aizgāju uz kaut kādiem vēdismiem, pēc tam aizgāju tur uz okultismiem, pēc tam uz misticismiem. Pēc tam tas viss man noveda pie sapratnes, visas reliģijas, kristietība, judaisms, Tibetas, visas tās mirušo grāmatas, sintoizmi, eģiptoloģija, šumēras akadas tradīcijas un civilizācijas. Es saprotu, ka tas viss kopā runā par vienu veselumu. Un tas viens veselums patiesībā jau ir tas, kas ir noformējis mūs kā cilvēkus šodienas sabiedrībā. Un tas nav svarīgi, kura tradīcija, viņas visas ir mūsos, visas pasaules tradīcijas ir mūsos, tāpēc mēs varam ar to nodarboties. Jautājums priekš kam? Ko tu gribi no tā visa dabūt? Tad es priekš sevi saprotu, ka galvenais moments ir vienkārši iemācīties vai saprast sevi. Un tad, kad tu sevi esi sapratis, tad jau vairs nav, tad ir vienalga, tu vari vairs nekādas tur tradīcijas nepiekopt savā dzīvē. Es pieņemsim, es zinu daudz tradīcijas, man tuvākās varbūt ir skandināvu, tur, teiksim, ķeltu, druīdiskās tradīcijas vai kaut kādas skandināvu, tos, ko mēs par vikingiem saucam. Un tādā veidā. Te pašā laikā es viņas nenošķiru no vēdiskās tradīcijas, jo tas ir viens un tas pats. Manā skatījumā viss ir pilnīgi vienāds. Tas ir pēc idejas, ka ja divās dažādās pasaules malās cilvēki iet un dzīvot saskaņā tā kā ar sevi un dabas cikliem, viņi visi nonāk pie viena un tā paša. Jā. Kas man liekas tā, savā ziņā simpātiski, un varbūt tas tāpēc, ka man pašam tas tā liekas arī interesanti, ka lai arī tu esi izgājis cauri daudzām tā saucamajām garīgajām dažādām tradīcijām un tā, un vienalga, un var just, un pēc visām teviem, kur tu esi publiski redzams, var just, var saklausīt tavu viedumu un tavas zināšanas, kas man liekas tieši simpātiski, ka, lai arī tās viss kaut kur ir ar tādu nedaudz aizskart to garīguma lietu pusi, kaut kas tavā tajā saturā, kas no tevis nāk laukā, ir ļoti sajūtams tas fiziskais klātesamības moments. Un tas man pašam arī liekas interesanti, jo tāpēc, ka mēs paskatāmies, kas šobrīd notiek tādā saucamajā garīgajā, ļoti maz ķermeniskā visu tajā. Varbūt tu vari pakomentēt to savu interesi tieši par šo fizisko aspektu. Jā, varbūt iekomentēšu, kā es vispār nonācu līdz tam, kad jāpievērš uzmanību tam ķermenim. Un it kā agrāk jau tur visu šo to pasportojam, šo to padarīju kaut kad, un tur varbūt skatījies, lai tur, es sāku, kad es vispār
iekritu iekšā šitajā te aizā par garīgu, ko sauc par garīgumu, jā, tagad no sākuma es biju, tipisks garīguma meklētājs, jā. Tagad jau drīz ir tāds bišķi jā, lamu vārds, jā. Tā ir, jā. Un tad es tur atteicos gaļa, alkohols, cigaretes nost vienā dienā man aizgāja, jā, es vēdismā ieurbos iekšā, no vaišnavismu tradīcijas. Pirms tam cigaretes un alkohols? Jā, bija viss kārtībā. Man arī nav iebildumu, ja kāds tur pīpē dzer, tagad es mierīgi sēžu blakus, katram ir savs etaps, kurā viņš atrodas, ar ko viņš nodarbojas un tā tālāk. Jo, tieši tāpēc, ka man tāda pieredze bija, un es sapratu, ka pienāca laiks, un es pārtraucu, un es izmainījos to, ko man vajag, un katrs meklē to, ko viņam vajag, jā. Kamēr tas mani personīgi netraucē, man ir vienalga, tu dari kaut vai, nezinu, skrien pliks pa pilsētas centru un, nezinu, apsaukājies uz sevi vai lec no 9. stāva, ja tu gribi nosisties, tā ir tava darīšana, ja. Pilnībā vienalga. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, jā, tagad es aizgāju, sāku strādāt ar tiem apziņas. Interesanti, ka es pie apziņas mehānismiem nonācu caur okultismu. Sapratu, caur to, kā tiek pārvaldīts visums, kā tiek pārvaldīta daba un sociums, caur tām visām praksēm, tehnikām. Jo, lai to saprastu, ir jāsaprot, kā mēs esam iekārtot. Un tagad sapratu, kā tas viss darbojas, sapratu, kā mēs esam iekārtot, vai sauc viņu par maģiju, maģiskās prakses, ja. Vienalga, kā tu saka, nav maģijas manā skatījumā, tas viss ir daba, fizika, ķīmija, bioloģija, viss tas ir. Tā ir vienkārši, tā nav maģija, tas vienkārši mūsu nezināšana, ja, par lietām, nesapratne. Ja. Tas vienkārši iemācies, kā tās lietas darbojās, jā. Cilpiņas var raustīt, un tā arī tiek raustīts. Tā arī tiek raustīts, tieši tā. Lūk, un tagad es sapratu par to visu tiem apziņas mehānismiem, kas notiek. Ja, es sapratu, ka bļāviens, mēs visi tik gudri esam dot padomus un strādāt ar kaut kādām meditācijām visu pārējo, bet ir tik grūti, piemēram, ka cilvēks atnāk uz kaut kādu konsultāciju, viņš saka, ko man darīt, man ir slikti un šitā, un lai man būtu labi, man fiziski ir jau slikti, un kā es varu izmainīt dzīvi, ja es jau fiziski slikti jūtos šobrīd, ja, jo, ja tu fiziski slikti jūties, tu nedomā par kaut kādu tur, nezinu, filozofiju vai garīgo dzīves tur redzējumu vai vēl kaut ko. Tev vienkārši ir sūdīgi, tev vajag iet pie ārsta tabletes rīt vai sistēmā vai vēl kaut kur. Vēl kāds, un sapratu, ka vienkārši, laikam, ir tas pirmais etaps, ir tas fiziskais ķermenis. Teiksim tā, lai tu tiktu līdz tam, tev ir sapratnē jābūt kaut kādai, bet tad, kad tu esi ticis līdz tam, ka kaut kas jāmaina dzīvē, tad ir jāsaprot, ko darīt ar to ķermeni. Un tad es sapratu, ka ir jāpievērš uzmanību tam fiziskam ķermenim, jo ir viena lieta, ka tu palīdzi cilvēkam vai stāsti kaut ko mentāli, kas viņam jāmaina ir un tagad šitā, un kāpēc tu emocionāli mindsets jāuzliek. Bet mindsets nedarbosies, ja tu fiziski neesi gatavs ar sevi strādāt. Un tad es sapratu, ka ir tas fiziskais moments, sāku mācīties. Es negribēju iet tur medicīnas skolu, tur 7-8 gadus. Es sāku meklēt tādus cilvēkus pasniedzējus, kas spēja iedot kaut kādu esenci, izvilkumu no kaut kādām lietām tieši saistībā ar veselību. Plus iedot un dalīties savu pieredzi un praksi, ko viņi pieredzējuši. Pirmais tāds skolotājs man bija profesors Agulovs. Braucu uz Maskavu mācīties uz viņu klīniku, viscerālo terapiju. Jā, tagad jau viņi jau ir dzirdams vārds diezgan plaši, bet kaut kādus gadus, 3-4 varbūt vēl atpakaļ vai 5, vēl tas nebija tik populāri. Jā, bet tagad jau, man liekas, cilvēki saprot, ka tur vēderā ir svarīgas lietas, kas mums jāsakārto arī. Pēc tam tur es iepazinos ar citu vienu medicīnas zinātņu doktoru, jā, kas saucās, viņš darbojas ar pornodvigaķeļnie aparāti, tas ir balstu kustības sistēmas pārvaldīšanā, jā, un tad es braucu, viņš pastāstīja, ko viņš dara. Un es sapratu, ka man interesē arī ne tikai vēders, ne tikai tur tas viss mikrobioms, kas mums tur dzīvo iekšā, jā, un vispārējais, bet man interesē arī pats reāli fiziskā ķermeņa kustība, visas funkcijas un vispārējais, jā, jo lielākā daļa cilvēku visi ir slimi, jā, nav veseli cilvēki, viņi ir dabsļiedavanī, nav pietiekami labi izmeklēti, jā, teiksim, tā to nosauks. Bet tas pat nav smieklīgi, tas tiešām, diemžēl, tā arī ir, un es neesmu līdz šim sastapis cilvēku, kurš pie manis atnāk, kuram ir normāla veselība. Pat tad, ja viņš ikdienā ne par ko nesūdzās, viņu pataustu, paspēju, saprot, tur ir sāpe, tur nepatīk, tur ir slikti, tur jau briest kaut kas, tur jau veidojās un tā tālāk. Un es sapratu, ka caur šīm te mācībām strādāt ar tām lietām, neiedziļinoties mūsdienu, teiksim, tajā medicīnas. Es pēc tam arī mācījos šito te par medicīnas personu, tepat Latvijā, par fizioterapeitu, jā, un tā tālāk. Es gan nepabeidzu tās mācības.
tur savi apsvērumi, bija Covid laiks un viss pārējais, jā, tādā veidā. Kāpēc to mācījos, gribēju dabūt papīru, jo man ir papīrs, ka es Krievijā skaitos medicīnas personu, bet viņš Latvijā nedarbojās. It sevišķi tagad, jā. Lūk, tā kā tādā, es domāju, nu, tā kā es varbūt iegūšu Latvijā papīru, tad es varēšu, nu, kā lai saka, sevi pozicionēt kā medicīnas personu, jā, un tādā garā. Bet man pat es sapratu, ka man nevajag vairs to pozīciju. Es negribu būt medicīnas persona, es negribu nodarboties ar medicīnu, ar tādām lietām. Es nodarbojos ar cilvēku apziņu, un priekš manis fiziskais ķermenis ir pats pamats cilvēku apziņai. Tātad mūsu fiziskais ķermenis ir tas, kas patiesībā spoguļo visu to, kas mūsos iekšā notiek. Un, nu, primitīvā valodā spoguļo, patiesībā tur ir, tas ir, kā es saku, tas vault, nu, tā kā safes, glabātuvi, kas viss notiek mūsu apziņā, kas ir bijis un tā tālāk. Tā ir viss mūsu pieredze, fiziskais ķermenis ir mūsu dzīves pieredze un mūsu vecāku dzīves pieredze un viss pārējais, kas mums ir ielikts iekšā šeit. Un tad, kā ar viņu strādāt, tu vari tikai fiziski ar viņu strādāt. Tad jāsaprot, kā kustēties, kā atbrīvot kaut kādus punktus, saspringums un tā tālāk, jo kamēr tu viņu neatbrīvot, tu arī šeit nevar atbrīvot neko galvā. Ja tev fiziskais ķermenis, pieņemsim, nu, tēma pavisam primitīva, daudz zina, tagad ir tā praksa piespiedu punktu un cilvēks sāk raudāt. Ne jau tāpēc, ka viņam sāp, bet viņam sāk emocija nākt ārā kaut kāda, ja. Viņš sāk tur silti paliek, ja, tur purināties, vēl kaut kas viņam kratīties un viņam sāk nākt emocijas ārā kaut kādas. Jā, tas ir nervs, tā ir nervu sistēma, centrāla nervu sistēma, kas ietekmē veģetīvo nervu sistēmu un vispārējais aiziet ritenī, bet tas jau neizslēdz to, ka tur ir iekšā arī tās netaustāmās, nemēramās lietas, ja, tā visi emocionālie stāvokļi, kuri pēc tam atbloķē mūsu saprātu, un mēs sākam saprast, ka mums ir jāmaina kaut kas dzīvē savādāk. Tā vairs nevar turpināt, jo to, ko es tikko pārdzīvoju, dēļ tā viena fiziskā punktiņa piespiediena, ja, es vairs negribu to piedzīvot atkal savā dzīvē, ja, kas manī bija krājies tik ilgi. Un tāpēc nu, es nenošķiru to fizisko nost no tā, un vēl jau vairāk fiziskais ir patiesībā baigā bāze, baigais basics darbam ar savu apziņu. Tad arī vīrieši saka, ot, man dzīvē neiet, viss slikti, nekas man tur nekustās uz priekšu, es saku, ar kādām fiziskām aktivitātēm nodarbojos savā dzīvē. Nu, nekādām īpaši, es jau neesmu slims, es esmu normāls un tā tālāk. Saka, tev ne jau tāpēc, ka tu slims, ne jau tāpēc, ka tu esens vai tievs vai vēl kaut kas. Tev tāpēc, ka tev vajag šeit tonusu dabūt, tad tie fiziskā aktivitāte, tas ir hormoni, pirmām kārtām hormoni, tās ir emocijas, emocionālie stāvokļi, tas ir skaidrs prāts. Ja tu normāli nepārvaldi savus emocionālos stāvokļus, tu dzīvo miglā un tu nevari izdarīt normālus lēmumus, pieņemt nekādus tur, nezinu, secinājumus savā dzīvē un tu nekusties uz priekšu. Tāpēc pirmais solis, lai kustētos priekšu, fiziska aktivitāte, īpaši vīrietim. Bez tā vīrietis, nu, viņš var teikt, ka viņš tur mega guru, garīgais, tur meklētājs, vēl vienalga kas ir, bet ja viņam saprot, ka viņš fiziski nav ne uz ko spējīgs, tad, nu, tas viss... Hantelīte jāņem rokās šad un jā. Hantelīte, cīņa, ideāls vai vīrietim cīņa, kur testosterons vairojas. Nu, fitness zālē arī viņš vairojas, bet reāli, ja tu nonāc situācijā, kur tev ir jācīnās, jāuzvar, uzreiz testosteroniņš augšā, testosterons apskaidro vīrietim prātu. Tā ir agresija, vīrietis šodien mums māca visu, teiksim, modernā psiholoģija, agresija ir slikti, vajag būt mierīgam, maigam. Tad vīrietis dzīvo miglā. Viņš ir mierīgs, maigs, viņš nesav. Jā, viņam ir situācijas, kur jābūt maigam pret savu sievieti, ar bērniem un vispārējo, jā, bet ir situācijas, kur viņam jāpieņem lēmumu, kur jābūt agresīvam, jācīnās ar apkārtējo pasauli, lai kā kādam negribētos to pieļaut, jā, tad vīrietis ir tas, kas visu laiku cīnās ar apkārtējo pasauli. Jā, ir vieta, kur viņš dzīvo tādā mierā, peaceful, mind peace un vispārējais, ja, tā kā tādā totāls mieriņš iestājas pie sievas, pie ģimenes mājās, un tad viņš iziet ārā, lai nodrošinātu to mieru tur mājās, ja. Jā, šitas ir interesanti, man tagad draudzene saka, nu, man nenormāli patīk spēlēt hokeju. Nu, tā, ka viena lieta, šodien ir otrdienā hokejs, tas ir, es visu pakārtoju. Nu, tā, man arī šovakar treniņš. Jā, ok, ideāli. Nu, lūk, man tas vienkārši, nu, tā kā super svarīga lieta. Un interesanti, es tā, un tad es tā domāju, nu, protams, ir pats hokejs un interesanta spēle un tas azarts, kas viss tur ir. Bet tad man viņa vienu dienu saka, vispār, man patīk, ka tu tur uz turien ej,
Tāpēc, ka tad, kad tu vienmēr atnāc, un kā hokejā, tas ģērbtuvs, viss tas trash talk, un viss šits te, un tad mēs aizējam bišķi pasēdēt, un tur, protams, ja tur kaut viena sieviete būtu tāda, vispār nekas tur sievietēm nav vietas. Tur nav vispār vietas, jā, un galvenais, ka tu atnāc apakaļ no šitā visa, jā, un viņi saka, klausies, tā kā es, tā kā pilnīgi citādāk uzlādēcies, jā, un tad es tā domāju, ka droši vien, kad bez tā, ka man patīk pati spēle, tur ir arī tā sajūtiņa, kur tu noķer to hormoniņu, to enerģijas plūsmu, un zīdītājiem jau vispār, cilvēkam īpaši, bet vispār zīdītājiem pēc būtības jebkura dzīves svarīgā lieta notiek apgūstot caur spēli. Un tur ir tas saspēle, socializācija, tur ir pilns komplekts, gultvārtus, dot piespēli, un viss šitas te, un bišķi asums, un tur viens otram uzbļauj, un tad kāds tur, šitie mierīgāks bišķiņi tur, davai beidzam bļaustīties. Tu nevari beigt bļaustīties, tā ir. Kamēr nav sasniegts rezultāts, tu nebeigsi bļaustīties. Tieši tā. Labi, bet tas, tāda piebilde, bet te, kad tu runāji jau par, ieminējies, redz, piespied tam punktam un cilvēks raud, un lielā mērā tas ir saistīts ar to enerģijas kaut kādu plūsmu, kas ir iekšā, ja, un arī jau tāds vārds enerģija, ja, tur visādi tiek lietots. Ko viņš nozīmē. Bet man tieši interesanti ir, jo es arī šo te jautājumu esmu papētījis mazliet dziļāk, un kas man likās arī, kādā vienā citā sarunā tu runāji par tiem tā saucamiem enerģijas avotiem. Varbūt tāds komplicēts, tāds garš jautājums, bet būs vienkārši jautājums ir par to, cik lielā mērā cilvēks var pats sev palīdzēt, atpazīstot šīs enerģijas plūsmas, jo redz, teiksim, ir skaidrs, ka viens no enerģijas vadītājiem mūsu ķermenī ir ūdens. Un tā ūdens želejas strukturētā forma, tas kristalveidīgais, kurš tiek uzlādēts. Un viņš tiek uzlādēts no šī. Un kas nozīmē to, ka pēc būtības šī te plūsma savā ziņā varētu tikt nodrošināta katram pašam individuāli. Kā tu šo, teiksim, komentē un saistībā par iešanu konsultēties un spiešanu uz punktiem pats sev? Tā ir. Kāpēc mēs paši sev nedaram? Tāpēc, ka mums trūkst sapratnes zināšanas. Ideālā variantā mums būtu pašiem ar sevi jātiek ar visu galā. Bet, ja mums ir kaut kāda nesapratne, mēs meklējam kādu, kas palīdzēs vai paskaidros vai izdarīs mūsu vietā kaut ko. Ja? Es dodu priekšroku tiem, kam gribās, lai viņiem paskaidro un viņi dara paši. Bet, ja redz, ka cilvēks nevar pats izdarīt, ir arī dažas lietas, ko viņš nevar pats sev. Tik sāpīgi kā es, viņš nevar sev izdarīt. No malas ir labāk izdarīt sāpīgi, jo es nežēloju cilvēku. Es strādāju ar ķermeni, kad es strādāju, un ķermeni vajag, tas tā kā tu mašīnu aizved uz apkopi, tur ir jāizgriež tā rūsa ārā un jāiemetina, tu neglaudīsi to rūsu, tad tu paņems kārtīgi noskrāpēs viņu, un tad uzmauks jaunu. Starp citu redzēju reāli smieklīgu video, atnāk sieviete pie ķirurga, pie muguras ārsta, tā saucamā. Atnāk un nenormāli sāp muguru, viņa apsēžās uz tās kušetes, un tā, nenormāli, viņš tā pienāk, papēta. Viņš tā kā aiziet stūrītī un paņem beisbolu. Un viņi tā paskatās, un viņš tā riktīgi atveizējās, un kā vilks. Un viņa noliecās, izārstējies. Apmēram. Tā, teiksim, to pats sev nevar izdarīt. Jā, tieši tā. Ir citreiz arī, ir kaut kādas lietiņas, ko es cenšos, es daru, cilvēks jau sagaida, ka būs, bet tad es neizdaru un viņam noklikšķinās kaut kas, Tā ir. Un citreiz atkal cilvēks, kas sagaida, es nevaru izdarīt, ka viņš gaida, ka tuliņ būs kaut kas, un viņš tie sasprings to vairāk un viss. Un tad es saku, šodien mēs to nedarīsim. Citā reizē atnāc varbūt, Un tā, bet, tā tas ir ar tām visām lietiņām, ka mēs viens otram varam palīdzēt, jo mēs esam sociālas būtnes patiesībā. Primāri jau mēs te neesam atnākuši, lai dzīvotu vientulībā. Tāpēc jau viens otram pakasam muguriņu. Jā, tieši tā. Tā ir vēl viena tēma. Bet runājot par to enerģiju un tādu kā, teiksim, autonomiju, to varētu nosaukt, ka mēs paši varam būt autonomi kaut kādā mērā un pārvaldīt sevi, jo viss jau slēpjas tā, cik tu pats sev spējīgs pārvaldīt, kontrolēties.
Daudziem nepatīk vārds kontrole, tāpēc es saku pārvaldīt, bet patiesībā ir situācijas, kur mums sev jākontrolē, lai mēs tiktu tālāk uz priekšu pa dzīvi un lai sev sakārtot. Tur ir tā, kā es skatos uz to enerģiju, pa priekšu vispār saprast, kas ir tā enerģija. Priekš manis enerģija ir tradīcijā, kur es kādreiz braucu arī uz Ukrainu mācīties dažas lietas tieši saistībā ar enerģētiku, to, ko sauc par enerģiju. Ja. Enerģija, tur viņi vispār teica, kas tas tāds pa vārdu enerģija, ko viņš nozīmē enerģija. Ir dažāda veida enerģijas. Ja tu pasaki enerģija, ir siltuma enerģija, ir kinētiskā enerģija, ir elektrības enerģija, tur ir saules kaut kāda enerģija, kas transformējās gaismas, ja tur enerģija, kas transformējas caur tiem fotoelementiem par strāvu. Ja. Tad mums jāsaprot, par kādu enerģiju mēs runājam. Tad, ja mēs runājam par cilvēka enerģiju, es vienmēr runāju par strāvu. Tā ir elektrība, to, ko mēs varam izmērīt patiesībā. Ja? Iedur multimetrs, ja? Testers, teiksim, strāvas testers, iedur multimetru to galiņu zemē, paņem otru rokās un pastāv uz gumijas čībām. Būs kaut kāds viens minimāls rādījums. Hops nokāp zemē no gumijas čībām, tev pilnībā cits rādījums jau izaudzis ir. Ko tas liecina? Kad caur mums plūst elektrība, ja mēs sazemējamies, strāva reāli. Tā nav, protams, tur 220, ja? Tur ir mazāk tā doziņa, ja? Mazāk tas volti. Ja? Bet mēs esam enerģētiskas būtnes. Ja? Mūsos iekšā ir tik daudz enerģija, bija kaut kāds pat oficiāls pētījums, ka pietiek principā viena cilvēka enerģijas apjoms dzīves laikā, ko viņš izstrādā, pietikt, lai cik tur gadus uzturētu kaut kādu pilsētu. No viena cilvēka, ja viņš mūža laikā tik daudz enerģiju uzģenerē. Es iedomājos, cik daudz enerģijas mums te apkārt ir staigā. Ja tev, man, visiem katram, šeit veselu pusi pasaules no Lucavas salas vien varētu uzturēt ar elektrību vairākus gadus. Ja, tā kā, un, ja mēs to saprotam, ka tas viss ir elektrība, ja, tad mēs atgriežamies pie tēmas, kas ir neironu ķēdes, ja, neironi, kas veidojās saitītas viss, ja, tas skaitā smadzenēs, caur visu ķermeni, ja, nervu impulsu, pa kurien iet, tas nervu impulsu, tā ir strāva patiesībā. Ja mēs iemācamies strādāt ar to enerģiju, strāvu, caur ko mēs to mācamies caur sajūtu spektru, ja mēs spējam just, tātad tur ir strāva, jūtam mēs dažādu veidu strāvu, strāvai, kā mēs zinām, ir frekvences, ja, mums rozetē tur neatceros 55, laikam, herci vai kaut kā tam līdz. Amerikā, laikam, bija tur mazāk vai vairāk, vienā vietā bija 50, otrā bija 60, kaut kas tāds, nezinu, kāpēc tādas atšķirības viņi ieviesuši, bet, tātad ir herci, ir frekvences strāvai, ja, un jo tu palielini to frekvenci, jo tu spēj augstāk palikt autonomāks, principā, un tas arī ir saistīts arī ar uzturu, tā skaitā un visu pārējo, tātad ceļam frekvenci savā fiziskajā ķermenī, jo cilvēks saka, ceļiet frekvenci, dzīvojiet gaismā, tas ezotēriskais sauklis, ja, un tādā kā. Kā tu pacels frekvenci, ja tikai strādājot ar sevi fiziski, praktiski, mainot sevi paradumus, mainot kaut kādas lietas, strādājot ar kaut kādiem elementiem dzīvē, kas ietekmē praktiski tavu dzīvi. Un tur arī ir viss tavs garīgums. Reāli viņš nav grāmatā. Cik tu grāmatas izlasīt, tik garīgs. Tu vari 100 grāmatas izlasīt, bet dzīvē neko neizmainīt. Ja? Tad garīgums sākās tieši no praktiskās tavas dzīves. Man nav garīgums, es neredzu garīgumu vispār tajā, ka tu staigā uz tempļiem vai baznīcām vai vēl kaut kur un tici, kad ir kaut kāds tur dievs vai vēl kaut kas. Vispār, teiksim, par šo jau runājot, tas man arī tas tā kā, varētu teikt, centrāli interesējošais temats ir par šo te enerģiju vai elektrību, kas mēs esam un kā mēs uzlādējamies. Te jau pēc būtības to celt to frekvenci, esot betona mājā visu laiku 22 grādu temperatūrā, tas teju nav iespējams. Jo iespējams... Vidusmēra cilvēkam pilnībā nav iespējams, to piekrīt. Un tā ideja jau ir par to, ka te jau ir tās bāzes lietas. Teiksim, mēs varam ilgi runāt par to, ka beigās ir par uzturu, ja runā. Cilvēki lauž šķēpus un jautā, ir brokolis, ir labs vai nav, kafija ir jādzer, nav jādzer, ja viss, teiksim, tie jautājumi, kurš gaļa ir, nav, vai ne? Bet problēma ir tajā, ka, es jau atkārtojušos jau vairāk kārt, es šo minējis savos pārraidēs. Es to redzu, ka ir tā saucamā vērtību vai veselības hierarhija. Un hierarhija nozīmē to, ka katrs augstāk esošais ir fundamentālāks par zemāk esošajām. Un
Un cilvēku apjukums un tā migla, ko tu runā, ja, viņi ir tad, kad par daudz zemu dzīvo tajās hierarhijas apakšējos slāņos, jo tur ir apjukums. Tur ir, tāpēc ir teiciens, nestrīdies nekad ar cūku vai necīnies ar cūku, jo... Viņam ir savs redzējums, un viņš tālāk neredzēs. Tu būsi dubļains, bet cūkai patīk dubļi, ja, un tam līdzīgi. Un arī Einsteina slavenā frāze neatrisinās problēmu no tās līmeņa, kur tu viņu radīji. Un tā doma ir tāda, ka ja mēs ejam tos līmeņus augstāk, tad kaut kur jau tuvu augšai ir... Es teiktu, šie 4 pamatelementi, kas mums ir tas zeme, gaisa, uguns, ūdens, gan burtiski, gan arī tas arī pārnests. Un tā ir tā doma, ja tu, piemēram, nesteigā nekad ar plikām kājām pa zemi, vai maksimums 5% savu laika pavadi laukā, svaigā gaisā un neesi saules staros pat apmākušajās dienā, tad tā uzlāde nevar notikt. Un tad beigās jau ir kā, teiksim, man ļoti fascinē temats, ko sauc par bioloģisko transmutāciju. Tu par to nesauci viņus tādos vārdos, bet pēc būtības tas ir tas pats. Ka faktiski jebkurš atoms, nav gluži jebkurš, bet ideja tāda, ka viens atoms vai viena substance var pārvērsties citā substancē atkarībā no tā, tas pliomorfisms saucamais, atkarībā no tā, kas ir nepieciešams, ja viņam ir nepieciešamā enerģija. Un varbūt šo tēmu... komponenču īpatsvaru maiņām, svārstībām, jo katrā ir, ko tu teici, zeme, gaisa, ūdens, uguns, un ir vesels kurs tieši par šo tēmu, no kā viss sastāv. Saucās pirma elementu kurs, un viņš ir pieejams, tad cilvēks tur aiziet līdz mentālam līmenim, sāk sevis kārtošanā līdz prāta līmenim, pēc tam tu vari sākt iedziļināties jau iekšā šajos aspektos, jo tie ir kā es saku, tā ir tā mūsu apziņas alķīmijas ABC, tie pirmi elementi. Kā mēs strukturējam savu apziņu, un kā es teicu, fiziskais ķermenis ir daļa no apziņas, tad visa mūsu dzīve materiālā arī ir saistīta tieši ar šiem visiem apziņas procesiem, mehānismiem un tā tālāk. Lūk, un tur ir tāda lietiņa, ko es arī aicinu saprast cilvēkus un vispārējo, kad viss, ko tu redzi šī pasaulē, un tas, ko tu neredzi, bet jūti vai zini, ka viņš sastāv tikai no šiem 4 elementiem. Vienīgā atšķirība ir šo elementu īpatsvaru dažādība, teiksim, tur ir bišķi vairāk ūdens, tur ir mazāk gaisa, tur ir vairāk tas, un pa cik vairāk un pa cik mazāk. Un vēl viena lieta ir, kāpēc es viņas iekļāvis to mācību kursu tieši apziņas attīstības kursā, tāpēc, ka mūsu apziņa sastāv no šiem pašiem elementiem. Ja mēs iemācāmies strādāt ar elementiem, sevī pamanīt viņus, mēs katrā reizē sapratīsim, man šodien vajag vairāk sauli, lai es uzlādētos. Šodien man ūdeni prasās, man apziņa prasa ūdeni, mans ķermenis prasa ūdeni, man vajag gaisu, man vajag pa zemi, man vajag aprakt zemē kājas, nezinu, tur vēl kaut ko tur, Un tu to jūti, bet tas jau nenozīmē, ka tā pati zeme tev dod to stāvokli. Zeme ir kā impulss, kas tavai apziņai ļauj ģenerēt šo stāvokli. Un tur parādās tā autonomi, mēs patiesībā esam jau sen autonomi, tikai mēs nemākam paši autonomi radīt impulsu, mums vajadzīgs kairinājums no ārpasaules. Šitas ir ļoti interesanti, es pirms neilga laika intervēju, sarunājos ar Viju Bušu. Vija Buša ir redzes varētu teikt, speciāliste, bez tur kaut kādas redzes medicīniskās izglītības, par to, kā atjaunot redzi pašam ar saviem spēkiem. Un viņa minēja tieši tādus interesantus pētījumus, kā piemēram, gan arī pašas novērojumus, ka teiksim, cilvēkam, kurš ir ļoti vājredzīgs, viņam izstāsta, teiksim, maldīgi it kā izstāsta, šito tev tagad ir jāredz, tad skaties, vai ne? Nē, es šito nevaru, un cilvēks pats sev uzliek to rāmi. Un kaut kā, tad, kad viņš tam nepievērš uzmanību, ka viņam ir tas rāmis kaut kur bišķi pazudis malā, tad viņai arī, laikam, viena konkrēts cilvēks bija ar ļoti, ļoti vāju redzi, gandrīz vai akli. Viņa ienākusi kaut kādā telpā, pēkšņi tā kā skatās, viņa tā kā redz kaut kādas lietas, zini, un es arī citreiz eju katru rītu ārā bez krēkla, staigājos pa zemi, tur agrāk es dzīvoju, kur es peldēties vēl gāju un tā. Un baigā atšķirība ir tad, kad es izēju ārā un tā skatos tā kā uz sauli,
Un tā, saku, es tagad laižu sevi iekšā to enerģiju, un pirmām kārtām, ko es pamanīju, lai tas neizklausās pēc pilnīgi ja? Pirmām kārtām man kļuva daudz vieglāk skatīties saulē bez tur šitādas apžilbināšanās. Jā. Un otrs, tas rīta mundrums bija nesalīdzināmi lielāks sākās. Kas nozīmē, ka te sākās šī iekšējā ķermeņa alķīmija. Jā, tā ir tā alķīmija, ko es runāju. Arī, es nezinu, ir daudz senas tradīcijas arī, kur ar sauli, principā ar saules gaismu ārstē visu kaut ko. Un vispār pat pirmā tradīcija ir tāda agrāk slāvu tradīcijās tur bija, tas nav Krievu, tas ir slāvu, kas ir arī Ukraina, Baltkrievi un tā tālāk, tur viņam tā vēdiskā tradīcija bijusi. Kad bērns tā kā piedzimst, tēvs, principā viņš neskaitījās piedzimst līdz brīdim, kamēr viņi neparādīja saules gaismā, to bērnu neiznes ārā. Pēc tam mūsdienās jau tur stāst, kad tas redz, kā tomēr bilirubīnu mazina tur bērniem pēc dzimšanas un vispārējo, izrādās kaut kāda tur ķīmiska saikne, tam visam fotosintēzes rezultātam ir uz to mūsu ķermeni un tādā garā. Bet tas arī liecina to, ka tu dabū to gaismu, kad cilvēki pirmo reizi gaismā viņš iznāk. Tad no tā brīža tu piedzimst un sākās tas apzinātais dzīves ceļš sākās tam bērnam. Un citreiz pat tikai tad nabas saiti pārgriez no placentas, kad iznes saulē. Ātrāk negriez nost, viņš principā skaities vēl nepiedzimst tas bērns. Tajā tradīcijā vismaz tāds ir bijis moments. Un es jau pats arī diezgan daudz un aktīvi esmu praktizējis tieši to sungazing tēmu un viss pārējās. Pirmo reizi, kad es to sāku darīt, es biju uz Indijas aizbraucu tur pa Himalajiem staigām. Tur tāds interesants bija tāds ceļojums, kā pa kalniem, visu laiku pa kalniem un tempļiem, kas kalnos atrada. Tur viens Vaišnavs vadāja mūs apkārt, un tur bija reāli tik labvēlīgi apstākļi, katru rītu sagaidīt sauli kalnu virsotnē sēžot un pavadīt kādu citu kalnu virsotnē atkal esot. Tur ar teltīm dzīvojamies un visādi tādā nav vērts. Vai jāguļ vai jāsēž. Un tad es sāku skatīties, un Indijā ir diezgan spēcīga tā saule. No rītiem, protams, nav, vakaros nav, viss ir normāli, bet pēc kāda laika es piefiksēju, ka es turpat Indijā dienas vidū skatos sauli, man pat nav jāmiedz acis ciet, es varu redzēt. Un skatos apkārt, man nav vairs tas melnais pleķis, nežilpst, pēc tam acis nav nekas tāds. Tad acis tev pierod un tu uzņem tos gaismas fotonus jau normāli. Viss ir atkal no mūsu pieraduma, mainam ieradumus dzīvē. Un arī man ir bijuši cilvēki, kuriem ir problēmas bijušas ar redzi. Es viņam vienkārši iesaku sāc no rītiem, kad saulīt tikko lec vai vakarā, kad riet, skaties uz to sauli. Cilvēks bija pieņems, viņš nevarēja braukt mašīnā bez saules brīliem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam tik līdz saules spīd, viņam tā acis asaro, ka viņš neredz ceļu vairāk, viņam obligāti saules brīles. Mēnesi papraktizē, viņš saka, vispār vairs nevajag saules brīles. Viņš nenēsā, kopš tā brīža viņš vispār nenēsā saules brīles, viņš skatās pa taisno saulē. Es, piemēram, mašīnā braucu, es pat nelaižu lejā šito te, kad es braucu spīd pretī sauli, es vienkārši baudu to procesu. Es ceļu redzu, man netraucē, spilgta gaisma ir, bet es normāli redzu ceļu. Un vēl labi, ka tu nerauc pieri, skatoties saulē. Tā kā tu brīvi, tad tas nozīmē, tu atbrīvojies, un tad ir vieglāk ir to uzņemt to gaismas staru, jo šitā tur, protams, ka ir saspringums un tad rodās slikti un liekas, ka saule apžilbina un ir slikta vispār dzīvē. Okay. Labi, es mazliet vēl gribu uzkavēties pie šiem 4 pirmelementiem. Skaidrs, ka vēl viens elements ir Zeme, Tur, mēs te varam runāt par tā saucamo elektromagnētisko lauku, kas arī interesanti no tagad tādiem mazliet alternatīviem fiziķu viedokļiem, ka faktiski, ja mēs tām par enerģijām, tad ir divas pretstatā darbojošās enerģijas, ir elektromagnētisms un elektrība. Un viens ir izplatošs un otrs ir saraujošs, kas veido pa vidu tos saskares punktus, kā vispār veidojās matērija. Ar šo man ir kā arī liekas plus mīnus skaidrs, un te ir pat tā saucamais grounding vai earthing. Tur arī ļoti interesanti dažādi vērojumi, pētījumi, ko tikko ir nomērīt un tam līdzīgi. Ar to arī viss skaidrs. Jauna lieta man ir parādījusies tas par gaisu, ka cilvēks patiesībā, viņš elpo un skābeklis tajā visā piedalās, bet ka viena no lietām, kāpēc cilvēks elpo, ir viņš uzņem negatīvi lādētus jonus,
kas patiesībā nodrošina tieši to pašu procesu, ko elektromagnētisms un ko elektrība no saules nodrošina šo, ja? Tam tu tā kā arī es piekrītu pilnībā. Mums ķermenis pats jau ražo negatīvu un pozitīvu lādētus. Un tad skābeklis, tas tāds, bezmazliet boosters vēl viens. Tā ir arī tāda materiālistiska pasaules skatīšanās, visu sadalīt tur kaut kādos atomos, tur un līdzīgi. Jo kā mēs zinām, ka skābeklis tur, un tas skābekļu atomi ir lielāki nekā, piemēram, slāpekļa atomi, kur ir 70%, ja? Tik daudz, cik mēs ieelpojam, mēs izelpojam ārā, ja? Šitas paliek viss ok. Kas man mazliet rada tādu duālu sajūtu, ir tieši ūdens elements, kuram es neredzu līdzvērtīgu vietu tajā visās 4 elementos. Tā viena galvenā iemesla dēļ, ka ūdens kā elements ir mūsu ķermenī kā galvenais tas enerģijas vadītājs. Tātad, fiziskajā ķermenī, jā. Ir 2 džeki, kuri, viņiem ir kompānija, kuri ražo infrasarkanās lampas, 2 radio inženieri, kas radījuši, un viņi pēc kaut kādiem saviem mērījumiem respektīvi, viņi secināja, ka ūdens fiziskā izpausmē ir tas pats, kas ēteriskais, tikai tā kā spoguļa attēlā. Te ir interesanti vēl piebilst, ka Bībelē, piemēram, Dievs radīja visu, izņemot ūdeni. Ūdens jau bija. Ūdens ir tas elements, kurš ir tie Veida Ostini, ir viņai pat grāmata iznākusi, kā viņa sasaldē ūdeni, nododot vēstījumus, kā viņš rāda attēlus. Kristāla attēlus, jā. Respektīvi, tas ir tas, kas tur atmiņu. Tas ir tas, kas mums nodrošina veselību iekšā, jo viņam tā exclusion, jeb izslēdzošā zona, neļauj nekam pieķerties. Un tas ir tas veids, kā mēs tiekam vaļā no jebkādiem toksīniem, no vispārējā. Lūk, un tāpēc... Vai nu iegūstam arī. Vai iegūstam. Un šeit viņa šie raksturojumi ūdenim rada viņam mazliet citu to priekš mums, kā, ja mēs runājam, es tev pilnībā piekrītu, ja mēs runājam par fizisko ķermeni, tad ūdens ir neatņemama sastāvdaļa fiziskam ķermenim, tieši tāpat kā zemes elements, kas parādās tad, kad mēs izsmeļam visu. Ka viņš mazliet atšķirās no tiem 3 citiem elementiem. Viņi katrs atšķirās mazliet vienkārši. Ja mēs runājam par fizisko ķermeni, tad tu pamani, ka viņš stipri vairāk atšķirās nekā pārējie, bet mums vēl ir arī citas trūkta, tāpēc es pateicu, ir fiziskais ķermenis, un tad tu pieminēji ir ēters, kas ir pretstats tam, vai ne? Ēters, piemēram, mācībā, ko es stāstu, ēteriskā struktūra, tas ir tas mūsu sajūtu spektrs, kas ir pati tā strāva, tas ir uguns elements. Tikai tā ir uguns ir dažādās formās, ir plazma, ir elektriskā uguns, ir vienkārši gaismas izpausme, kaut kāds uzliesmojums, ir tur kodola sprādziens, kam arī kodola dalīšanās rezultātā izdalās uguns, nevis tur tā kā ugunskura uguns, bet gaismas uguns, Tie visi ir uguns aspekti, teiksim, uguns elementi, pirma elementa aspekti, viņi var būt dažādi. Un tur ir vēl vairāk un vairāk to visu, arī ķīmiskā uguns, tur ir un visādi citādi veidi. Un pats oksidācijas process, kur arī skābeklis iesaistīts, arī viņš rada uguns elementu. Patiesībā, un uguns elements rada siltumu, sadegšanu un vispārēju. Tur ir tā saikne, mēs šobrīd runājam tikai par fizisko momentu, šo pirmo elementu, ietekmē uz mūsu ķermeni, tātad mēs runājam par to, bet, lai saprastu pilnvērtīgi fizisko momentu, ir jāsaprot to, ko sauc par, viņš ir tā kā okultais, teiksim, tā okultā zinātne par šiem elementiem, kas principā sauc alķīmiju jau. Tā ir, ja mēs runājam par praktisko pielietojumu, tā ir ķīmija, bet ir alķīmija, kas izskaidro, kāpēc tieši tā tas notiek. Kāpēc tieši šādi procesi ar ūdeni notiek, kāpēc ar zemi mūsu ķermenī, kāpēc ar uguni, kāpēc ar gaisu, tas viss notiek. Un tur ir tāds alķīmijas mehānisms, viņš paskaidro to, kāpēc, vai kādā veidā dzīvība tiek nodrošināta uz šīs zemes, ar šo te pirmo elementu palīdzību, kā viņi dod iespēju, tad, nezinu, kaut kam iemiesoties, radīt matēriju un tādā garā, Lūk. Bet, ja tu runā par, kā mēs runājam par uguni, ūdens arī, redzi, viņam ir dažādas
formas, jā, tā kā ir plazmas ūdens, ir parastā ūdens, jā, tad ir kristāliskā veidojumā, ir gāzveida ūdens, jā, un viss pārējais. Un tas viss arī ir mūsos iekšā. Viss šīs te formas un struktūras atrodas mūsos iekšā ūdenim arī. Mūsu fiziskajā ķermenī pat, jā. Piemēram, kas ir plazma ūdens, tas ir tas, no kā veidojās mūsu asinsvadi kapilāri. Un tas tā saucamais 4. fāzes ūdens. Jā. Un tas ūdens, ko mēs redzam kā asinis, tas ir ar pretēji lādētu lādiņu. Tātad jautājums, kas kustina asinis? Jā, tas ir skaidrs, ka tas ir daļa ūdens lādiņu atšķirības. Sirds to nevar izdarīt. Jā. Lūk, un arī ir tas pētījums, ja, ka sirds tā kā atver ka to muskulu vaļā, izrādās, ka viņš ir nevis muskuls, kas kačā kaut ko, bet tā ir spirāle, kas iegriež vienkārši. Viņš nevis pumpē tās asins, bet viņš iegriež virpuli. Un tad tur minējam par magnētismu. Kur tad tas magnētisms mums veidojās? Tad lūk, kur viņš veidojas. Iegriežot kustību, jā, teiksim, kad sāk kaut kas griezties, tad viņš rada lauku ap sevi. Jā. Un tur parādās tā enerģija vai elektrofunkcija mūsu ķermenim, elektrība, kas iet tur caur tām asinīm, caur nervu kanāliem, jā, teiksim, strāvu, kas iet. Jā, jo asins arī ir, pat cik tur ir ūdens vada strāvu, vai ne, mēs visi ļoti labi zinām, jā, un nervu kanāli tieši tāpat tās vada strāvu, jo tur ir ūdens šķidrums iekšā, jā, muguras smadzenēs un visur citur, jā. Lūk, un, tā primitīvi sauksim to par ūdeni, tas, protams, nav tikai ūdens, tur ir ļoti daudz, kas iekšā. Lūk. Un lūk, tad magnētismu savukārt rada tas ūdens dzenoties caur sirdī un iegriežot to virpuli apkārt. Tas sanāk, ka tas ūdens uzlādējās no vairākos veidos. Pirmkārt, viens ir tas fiziski iegriežot virpuli, jo mēs zinām, ka dabā vienmēr ūdens būs tajā rotācijā. Jā. Tas ir viens. Otrs, sirds pati pa sevi izstaro elektromagnētismu. Tas arī ir, tāpēc viņi izstaro, ka viņa iegriež, caur viņu griežās. Nē, bet doma vairāk par to, ka viņa ir arī kā antēna. Uztveres iekārta. Sirds ir uztveres iekārta, tāpēc, kā viņa uztver caur magnētisko lauku, ko viņa rada. Magnētiskais lauks, ko viņš dara, viņš vai pievelk vai atgrūž atkarībā no lādiņa un atkarībā no frekvences, ar kuru tiek raidīts šis lauks. Jā, tāpēc cilvēks saka, es kaut ko gribu, un tāpēc ir tā tēma, es ar sirdi vēlos, tad es kaut ko pievelku sev klāt. Ja tu no sirds nevar, ja tu ar prātu vēlies, bet sirdī ne, tad tu to nekad nepievilksi. Tu ar prātu gribēs, gribu, nenotiek. Tieši tāpēc arī visi tie notikuma tēma, ja tur viss tur manifestē kaut ko, tad viss ir pavisam vienkārši. To, ko tu vēlies no sirds, jā, paceļot atbilstošo frekvenci šitam virpulim, pietiekami pareizu virpuli iegriežot, tu pievilks tās lietas, kas tev vajadzīgs, un pretēji atgrūdīs tās, kas tev nav vajadzīgs. Jā, un te ir interesants tas aspekts, kur parādās fiziskā ķermeņa nozīme ir, ja tu, piemēram, kaut ko ļoti vēlies, pat arī no sirds, bet ir kaut kāda kapacitāte, kuru viņi nespēja izpildīt, jo tu neievēro vēl daudz citas lietas, piemēram. Tāpat sirds ir, viņa nav dabūjusi pātrināties un palēnināties. Jā, fiziska slodzīte pietrūka. Tikai tāpēc vien. Jā, un tu līdz ar to buksē fiziskajā līmenī, un tev dzīve nenotiek. Jā. Viss vienkārši. Mēs atgriezāmies pie tā punkta, ko mēs pašā sākumā sākām tikko. Tieši tā. Tā kā tas viss iet kopā tieši tā kā tu arī sāki. Ok, tad par šiem te elementiem, kuriem ir, patiesībā, es domāju, viņi visam caurvījās, kas man liekas interesanti, varbūt es gribētu pajautāt tev, pārējot jau varbūt jau specifiski, varbūt uz kaut kādām jau pavisam praktiskākām lietām, tu pats arī pieminēji, man uzreiz gribējās tā kā bišķiņ iestarpināties par to, ka tie paši nervu savienojumi, bet ļoti daudz, un es domāju, ka tur, kur tu esi mācījies arī to pašu viscerālo terapiju un arī austrumos, nevis reti kad, bet es domāju, ka nekad nerunā par cilvēka ķermeni tādā ļoti sadalītā šūnu līmenī, vai kā vienmēr runā par kaut kādiem maksimums orgānu līmenī un orgānu sistēmu varbūt pat līmenī. Ir daži, kas runā, ir daži, kas pievērš tam uzmanību, jā, kad mums pamatbāzi. Bet tā doma ir no rietumu zinātnes, no rietumu medicīnas nāk ideja par tādu fragmentēšanu, jo tad ir vieglāk pētīt. Un rezultātā sanāk, ka
viss, ko mēs zinām par cilvēku ķermeni, nu, varbūt ne viss, bet lielā mērā, ko mēs zinām par cilvēku anatomiju, ir pētot beigtu. Jā, teiksim, tur tiem pašiem fizioterapeitiem, viņiem jāiet uz autopsijas jātaisa, tur jākustina, kā kustās locītava mirušam, vai ne? Un tāpatās arī, kad mēs paņemam nervu fragmentu, viņš jau arī ir atslēgts, jā. Un tad viņš izskatās, ka tur būtu sinapses. Bet veselā ķermenī nav nekādas sinapses, viņš ir viss vienots, vesels, viengabalains un tā plūsma. Par to, kādi valda varbūt, teiksim, tādi mīti un pārpratumi, ar ko tev nākas saskarties, kad arī pie tevis nāk cilvēki, jo tā, cilvēku iekondicionēšana par šādu fragmentāru domāšanu ir izteikti. Varbūt kaut kādas tādas, varbūt var padalīties kaut kādiem saviem novērojumiem. Tu zini, kā, ja runāt par cilvēkiem, kas nāk pie manas konsultācijām, parasti viņi baigi nedalās ar to, kā viņi domā. Parasti es dalos ar to, kā es domāju. Varbūt vispār tavs komentārs par to. Es tev pilnībā piekrītu, ka mums patiesībā viss sākās šūnu līmenī un mēs varam pilnvērtīgi redzēt to, kas notiek tikai gadījumā, kad mēs esam dzīvi. Beigtā cilvēkā tu nevari redzēt procesu, tāpēc, ka tur viņu vienkārši nav. Un svarīgais moments pat ir, jo kas formē mūsu ķermeni? Mūsu ķermeni formē process vienmēr. Ja process nenotiek, viņš pārstāja formēties un mēs nesaprotam, kas tas tāds ir vairāk. Mēs saprotam kaut ko vienmēr procesā, tāpēc ir tas teiciens, ka svarīgs vienmēr ir process, nevis rezultāts, vai ne? Jo rezultāts tas jau ir miris gabals no kaut kā, ja? Tas ir pabeigts, tur vairs nekā nav. Jā, veselība kā process, tieši tā arī pareizi. Lūk, un te arī ir tas pats moments, ka šūnas jau viņas nav, es pat uzskatu, teiksim, labi, var veikt analīzes, viss ir kārtībā, taisam tās asins analīzes, vispārējo, visu forši, tas bija uz to mirkli, kad tu viņas uztaisīs, šodien tu varbūt jau pavisam cita aina tev ir. Tur nevajag pat baigi radikāli mainīt uzturu, pietiek citreiz emocionāli kaut ko piedzīvot dzīvē, ja? Tev hormonālais process, hormonālais fons sāk aktivizēt pavisam citu vielmaiņas procesu un asinīs nonāk kaut kas cits tev tanī brīdī. Un ko tad atkal jātaisa analīzes šodien uz šī emocionālā fona, ja? Līdz ar to, no vienas puses, protams, jā, mēs piekrītam, ka cilvēks nedzīvo visu laiku emocionālā tur mega turbo svārstībās, tā ka šodien viņš bija tuvu mirušam, rītdien viņš ir svētlēmē, jā, tik traki nav. Tāpēc vidusmērā tur var kaut ko tādu saskatīt, tur, teiksim, testosterona līmenis, tur kaut kāds, tur, nezinu, vitamīnu daudzums, kaut dzelzs daudzums, feritīnu, tur folskābes un kas tik tur nav, ja? To visu mēs varam, ja, tādam vidusmēr iedzīvotājiem, kuram ir monotona dzīve tāda bez izmaiņām. Bet tāpatās tur ir tās izmaiņas notiek. No rīta ir viens rezultāts, vakarā ir cits rezultāts, pa nakti vēl kaut kas ir. Tu atnāc tajā brīdī, kad tev ir viss tur tā kā kritiskā sliktiski, jā, stresa stāvoklī, tev tikko atlaid no darba un te nodot analīzi, tev liksies, tev jāliek gulēt slimnīcā. Man liekas, ka tas saucās baltā ķitelīša efekts, ka cilvēkiem bieži vien ir nepamatot izrakstītas asinsspiediena zāles. Jā. Tikai tāpēc, ka viņš aiziet katreiz pie ārsta, viņam ir paaugstināts asinsspiediens. Tāpēc, ka viņš uztraucies ir no ārsta, ja, ka tu viņu atkal izrakstīs zāles, un viņam atkal izraksta, un jāpērk atkal ir tā tālāk. Tā tas ir, un tāpēc jau redz ir tas moments, kad no vienas puses ir vajadzīga tā medicīna, kas kaut kādā mērā dod konstantas mūsu dzīvē, no kā atskaitīties, kāds atskaites punkts. No otras puses, ja mēs ņemam tikai to mūsdienu tradicionālo medicīnu par pamatu visam, mēs saprotam, ka mēs braucam pilnīgā sauzās iekšā, jo, tu nevari visu, jā, es nerunāju par traumām, ka tur vajag ķirurģisku iejaukšanos, operāciju, ārstēt cilvēku, kurš, ka tu nevari neko citu izdarīt, ka viņš jau mirst nost un viss ir slikti viņam, jā. Un es arī piekrītu tam, ka, nevar aizārstēt cilvēkus ar kaut kādām tur mistiskām, nezinu, kaut kādām centāvu metodēm, ka tu vispār nemaz nezini, vai viņi darbojas vai nedarbojas un tā tālāk. Protams, ir kas darbojas, bet ir arī lietas, kuras darbojas tikai uz tā placebo efekta dzīvē, jā. Un tad, ja mēs sākam ar placebo ārstēt visu, mēs esam ļoti dažādi, ne visiem darbosies placebo efekts. Man jau liekas, ka tas varbūt arī kaut kādā ziņā, uz ko es vedināju ar savu jautājumu, bet varbūt baigi neprecīzi uzdevu. Bija par to, kas ir tā galvenā problēma. Es teiktu, ka tā ir centrālā problēma tajā, kā cilvēki uztver savu veselību, slimību un kā iet pie ārsta. Tur droši vien ir tā iekondicionēšana ir par to, ka tas, kas mums tajā rietumu medicīnā tiek saukts par slimību,
ir patiesībā ķermeņa terapija, paša terapija. Respektīvi, tas pats augsts asinsspiediens. Es tev piekrītu, protams. Augsts asinsspiediens ir nespēja kompensēt kaut ko. Un ķermenis saka, ko tu, apmēram tā, ko tu darītu, ja tu būtu asinis, un tu nespēji nodrošināt visam, tu paaugstināt spiedienu. Piemēram, tu skābekli nevar piegādāt smadzenēm, tev jāpalielina spiediens. Tieši tā. Tev izrādās, ir muskulis šeit sasprins, izmasē muskulis, spiediens nokrītās. Un klepus, teiksim, cilvēki grib atbrīvoties no klepus. Jā, viņš jau vēl kā ārā, viss gļotas, un tā praktiski visas tās lietas, kuras mēs uztveram kā slimības, īstenībā ķermeniska terapija. Es uzskatu, tā ir atveseļošanās. Slimība, zini, kad es saucu, ka slimība ir tad, kad tu iekrīti hroniskā problēmā, kad tu neļauj ķermenim atveseļoties, tad, kas hroniski, tad tu sāc slimot. Viss pārējais ir atveseļošanās, attīrīšanās process, jo lielākā daļa slimība, teiksim, ja nerunāju par kaut kādiem lauzumiem un tādām lietām, visi ķermeņi dabīgi attīrīšanās. Bet arī domā, ka tas, piemēram, ir tā saucamā jaunā vācu medicīna, varbūt es dzirdēju, saucās German New Medicine, pēc būtības viņš ir tāds tā kā bišķiņa advancētāka psihosomātika. Tā nav Hammer metode? Hammer metode, jā. Es to ļoti labi zinu. Lūk, un tur tā ideja, viņi to sauc par hanging healing, jeb uzkārusies atvesaļošanās. Kas nozīmē, ka ķermenis jau dara labāko, viņam vienkārši pietrūks. Un tu viņam traucē. Tu viņam traucē. Viņam nekas nepietrūks, ja tu viņam netraucēs. Tieši tā, tu traucē viņam. Tāpēc es vienmēr iesaku, teiksim tā, tās teiciens, ja to nevar izārstēt ar badošanos, to nevar izārstēt vispār. Tā kā, ko nozīmē badoties, citiem vārdiem, ja tu ļausi ķermenim pašam tikt ar sevi galā, viņš izārstēs. Badošanās tu vienkārši netraucē, tu nebāz viņā iekšā kaut ko, kas viņam nav vajadzīgs. Viņš pats attīrās, varbūt vienreiz pabadojas, pēc tam, atgriezies, atkal pabadojas. Un tu pēc katras nākamās reizes ir jābūt kaut kādām izmaiņām. Ideālā variantā uzlabojums, bet citreiz pēc pirmā piegājiena nebūs uzlabojums, tāpēc, ka ir tik daudz sakrājies, kas jāizgāž ārā, kad tev vienkārši asinsrite pilna ar toksīniem ir, un tad ja tu nemāki vēl asinis attīrīt, teiksim, neļauj tam attīrīšanās procesam notikt pilnvērtīgi, tāpēc es pieņemsim, kad es gavēju, man nav tā, ka tagad čautkad 2 nedēļas un neēdīšu un viss, es pēc sajas nenospraužu limits, es sajūtu, es reāli jūtu, piemēram, 3. dienu, es jūtu, kad sākās autofāgijas process, jūtu, ka man reāli vibrē viss ķermenis, tā kā dūts ķermenis pilnībā. Es jūtu, ka šūnās kaut kas notiek iekšā ķermeņa. 3. diena, tas ir tas saucamais autofāgijas process, kad tie lizosomas sāk to mehānismu, kad sāk patērēt toksiskās un atmirušās šūnas un vispārējo un pārstrādā par aminoskābēm un jauniem ķieģelīšiem nosacīt, no kā būvēt jaunas šūnas. Un tad tu saproti, cik tu ilgi pēc sajūtas var, bet atkal, lai tu to sajustu, tev ir jau jābūt kaut kādam tādam tīrības etaloniņam sasniegtam jau iekšā sevi. Nē, tās sajūtas ir jāpazīst. Vai jāiepazīst pareizi. Jo, teiksim, es ļoti labi biju kaut kāds pats sākums, kad es kaut kad biju tas, kurš popularizēja Latvijā vārdu biohacking, Un kā jau tagad arī es varu pateikt, kurš nesen uzķēris biohacking domu, jo viņš sāk ieiet keto diētā. Un es arī pats, protams, to esmu praktizējis. Interesanti, teiksim, ka tu nopērci to ketonvielu aparātiņu, kas mēra ketonvielas asinīs. Kad sākumā kad lietoju, man viņš deva foršu ieskatu, Bet es ar laiku uztvēru, kāda ir sajūta, kad tavs ķermenis ir ketozē. Un otra lieta, kad es tikko sāku, es tur baigi reliģiozi atteicos no jebkura veida glutēna, Un tad ir, tu tā sakā, iemācies, saproti, kā tev ķermenis jūtās. Un tad, piemēram, tu aizbrauc pie mammas, un viņi ir uzcepus pankūkas. Kāpēc? Un es apēdu pankūkas, un es jūtu kaut kā tāda 2-3 pankūkas. Un es jūtu tādu sajūtu, kā tu būtu pieēdies. Un tas, ko es gribēju teikt, ir, ka atšķirības starp sajūtu kādu, kad tu esi pieēdies, un starp šo sajūtu, kāda bija, viņa ir niansēta atšķirīga. Bet ja tu, piemēram, nekad neļauj ķermenim saprast, kā viņš jūtās, tu viņu var uztvert kā es vienkārši esmu pārēdies. Kaut gan īstenībā tā ir ķermeņa reakcija, kurš saka, tas nav tas pareizais. Tāpēc tu apgūsti šīs sajūtas. Es tev piekrītu. Protams, tā ir prakses pieredze. Tev pagāja kaut kādi vairāk gadi noteikti, kamēr tu nonāc pie tā. Man tieši tas pats. Es iepazīstu savu ķermeni, ne tikai
sevi, mēs sevi iepazīstam primāri caur savu ķermeni arī. Mums jāsaprot savu ķermeņa reakcijas un jādzird, ko viņš saka nosacīt. Viņš dod signālu, impulsu, tagad ir tas un tagad ir šitas, šito man nevajag vairāk. Jā, un ja tu dzirdi, tad tu neēd. Man arī dažas dienas atpakaļ aizbraucu tur kaut kādu pasākumu, nebija plānojis tur gavēt, negavēt. Jā, vienkārši saprotu, ka es negribu ēst. Šeit ir tik laba atmosfēra, ka man vienkārši negribās vairs ēst. Es neēdu. 2-3 dienas neēdu. Viss normāli, ideāli, super life. Pašsajūta perfekti ir, jā. Man bija līdzi tur kaut kādas ogas, es tur padalos ar citiem cilvēkiem, jā, cienājieties, jā, droši, melenīts, jā. Tā kā tā. Un viss ir, teiksim tā, tas ir atkal process, tu atrodies procesā, tu nenospraudi deadlineus nekādus. Atkal tieši tas pats, ko mēs teicām, jā, tad dzīvo, vienkārši dzīvo. Ļauj dzīvot savam ķermenim un pats dzīvo, neuzliec limitu savai dzīvei, saviem procesiem, saviem visiem pāriem. Jā, ir lietas, kur vajag ierobežot, ja tu esi pilnīgi galīgi nejūti neko, tad sāc ar kaut kādu sistēmu, režīmu un kaut ko tam līdzīgi, līdz tu aizej, līdz tam momentam, kad viss man vairs režīms nav vajadzīgs, es pats jūtu savu režīmu, kā man ir optimāli šobrīd. Šis ir tas arī, kāpēc, teiksim, tagad tas pats biohacking, jā, viņu jau var arī teikt, jā, ka viņas tur var uztvert dažādos līmeņos un dažādos dziļumos, jā. Bet tā, ja mēs tā, brutāli definējam to biohacking pieeju visu, kas ir tāda savu optimizācija, kaut ko nomērīt, saprast, izprast un tur tādā racionāli tajā lietai pieiet. Un es saku, ka tā ir, man viņa noteikti ļoti noderēja, lai tev būtu atskaites punkts, pēc kā vispār vadīties. Jā. Un tāpēc, piemēram, cilvēkam jau, ja viņš nezina, cik viņš sver, jā, viņš jau var uzkāpt uz svariem un saprot, es sveru 70 kg, skaidrs. Tagad es apmēram zinu, kāds ir, kad ir 70 kg. Jā. Un tad viss tev jau nav katru dienu tur jākāpj uz tiem svariem un tā. Jā. Un tādā veidā tas ļoti labi var iedot to sevis iepazīšanās lietu. Un tas, ko tu tagad, piemēram, saki, ka tu vienkārši dzīvo savā brīvā dabā, saistībā atpakaļ pie saules gaismas. Pieņemsim, kā tas sasienās kopā. Tad, kad tu aizbrauc uz citu valsti un ēd tur kaut kādus, augļus vai kaut kādas tur salātus vai kaut kādas dārzeņus, un kaut kā viņi garšo superīgi. Jā. Un tad tu atbrauc šeit un domā, es imitēšu līdzīgu, un tad tu saproti, kaut kas tā kā negaršo. Jā. Bet no sava dārza paņemts garšo. Un tad ideja ir tāda, ka tā frekvence, kur tu saņem caur acīm, caur ādu, caur visu ar tavu dārzeni ir ļoti tuvu rezonējoša. Tur saskaņa veidojās. Un tagad es par to domāju, ka tad, kad tu sāc iet šo te ceļu, kur tu dzīvo saskaņā, lai cik tas klišejiski izklausītas saskaņā ar dabu, bet es to domāju tādā ļoti praktiskā nozīmē, tev sāks veidoties šī te rezonance, un tas ķermenis tā vibrēs, kur tev uz šo, tā teikt, stāv un uz šo nestāv, vai ne? Jā, protams. Un tas ir vienīgais, pēc kā mēs arī normāli būtu izdarīt izvēles savā dzīvē. Par visu tas ir gan par ēdienu, gan par nodarbi, ar ko tu gribi nodarboties, gan par cilvēku, ar ko tu gribi kopā dzīvot, piemēram. Uz to man stāvis, ar to gribu būt kopā, jā, tik primitīvi, jā. Vai man tas garšo, es to gribu ēst, kāpēc es viņu nevaru ēst? Ja man šodien viņš garšo, es šodien jūtu, ka man gribās. Arī es redzu, mēlēns pats tu paēdu, bišķiņ paliek pāri, es vairs negribu šobrīd. Varbūt vakarā es vēl gribēšu uzēst, Melēnas labas, jā, no manas māsas vīra dārza, jā, kurš pats audzē tur. Viņi, dabīgas, viss kārtībā tur, jā. Un te ir tas moments, jā, to, ko tu pasaki, ka tas man teiksim tā, kāpēc man nepatīk tas biohackings, man bija kaut kā, teiksim, periods, kad es teicu, priekš kam ar to nodarboties. Tas ir tāds kā, es uzreiz pateikšu, man nepatīk viss, kas ir reliģios, kas tev piesaista pie sistēmas un saka, viss šitā un nekā, tagad ņem šito un dari tā un būs ķipa viss labi.
Un saprotu, ir cilvēki, kas iziet cauri un aiziet tālāk, ir ok, bet ir viena sabiedrības daļa, kas piesienās un nav spējīgi tālāk aiziet. Bet, laikam, problēma ir nevis pašā biohackingā, bet problēma ir cilvēkos, ka viņi ir vienkārši atkarīgi un nav gatavi uzņemties tālāk atbildību paši par savu dzīvi. Un tur ir vajadzīgs tas mehānisms, kas ļauj cilvēkam iemācīties uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savām izvēlēm, par savu, nezinu, pārtiku, par režīmu, par visu pārējo. Jo tur jau parādās tā mūsu atšķirība, tā, ka mēs sākam sajust sevi, piemēram, tev ir kaut kas viens vajadzīgs tavā dzīves situācijā, tavā dzīves ceļā, tev ir tāds ceļš, tu jūti, ka tev, bet tikai tad, kad tu jūti. Nevis tā, ka es ņifigā nejūtu, bet es esmu izdomājis, ka man ir savs dzīves ceļš. Šis tagad stilīgi ir. Jā, tas ir mans dzīves ceļš, es esmu vegāns tagad, vai es esmu tur, nezinu, prānēdājs no šodienas, Tāpēc, ka reku tur ir prānēdāji, un tas ir krūta, vajag forši. Es arī esmu, man ir bijuši cilvēki, ko es zinu, kas nodarbojas ar tādām praksēm, viņi ir sajājuši savu veselību. Tīrā veidā sajājuši veselību ar to, ka viņš ir nolēmis idejiskā līmenī, viņš izdomājis, ka viņš būs tagad tāds, bet viņš jau nav jutis, kas viņam iekšā organismā notiek, kas viņam ķermenim vajadzīgs un tā tālāk. Un viņš ēd to, kas viņam traucē dzīvot pēc tam un padara viņu slimu. Un tur ir tā fiška, ka nevar sevi. Jā, ir lietas, ko vajag noteikti ierobežot. Nevajadzētu tur pālī dzīvot, un nezinu, pārpīpētu seju, staigāt un vispārējo. Tas skaidrs, ka tas tev dara sliktu, Bet, atkal ir cilvēks, pieņemsim, ja viņš to neizdarīs, viņš neizdarīs, kā man bija tur viens čālis elektriķis, es viņu paņēmu tur līdzi, laukos māja elektrība jāpārvelk, viņš uz pohām, viņš nevar vadus, viņu dzirksteļo, tur visis atved, es viņam saku, ko tev vajag, lai tu varētu man ievilkt elektrību. Viņš saka, pāris aliņu nodarēt un cigarešu paka, es saku, ok, būs tev atved, iedzer aliņu, viss vairs vadi nedzirksteļo, strādā tālāk. Protams, tas nav labi, nav pareizi, bet, ko darīt šitāda tā situācija, tad viņam tas bīstamāk ir neiedot aliņu. Neiedot aliņu, šī gadījumā, Tā kā, tad tu saproti, ka viss ir relatīvi pa lielam. Un tā relativitāte atkal iziet no tava apzinātības vai atbildības līmeņa savā dzīvē par to, ko tu esi spējis. Šitā varbūt ir viena no tādām centrālajām atziņām. Tā gan mums, to mēs runājam, pat pirms mēs vēl ieslēdzām play rekordu, par to pagarinājumu, kad tiek instrumenti, un īstenībā jau varbūt, ja cilvēki pat sāktu uztvert, ka tableti, kuru viņš dzer, ir nevis tas, kas viņu ārstēs tagad, bet kā pagarinājumu tam, lai viņš nonāktu līdz kaut kam funkcionējošam. Jo, piemēram, ja tev sāp nenormāli sāp galva, un tu nevari, kādas fiziskās aktivitātes, tu vienkārši nevari iedzert tableti. Un ja tu nezini, kur jāpiespiež, tieši tā. Man liekas, ka mums kaut kas pilēts sāk. Līdz savam normālajam stāvoklim kaut cik, tad, protams, tu tableti vari iedzert. Ejam uz mašīnu? Tā, mēs nomainījām lokāciju. Mēs tā kā, zin kā šitās bez tabū uz ielas apstādināt, uzdot jautājumus, un tā līdzīgi. Bet, mums kaut kā jānoslēdz tā saruna. Tad šī atziņa par to, ka tablete, viņai var būt sava vieta, vai ne? Tikai tā uztver, ka viņš ārstēs, man liekas, ka labāk ir tas, ka viņa traucē patiesībā izārstēt. Bet kā pagarinājums kaut kāds, lai virzītos vienu soli uz priekšu un tad saprastu, kas notiek. Un tā, es domāju, arī biohackings ir uztverams līdzīgā veidā. Ka tas tāds tā kā pagarinājums, tāds instrumentu komplekts, kas tev ļauj tā kā saprast, šitas te varētu būt. Tam es piekrītu, jo tad tas ir noderīgi, bet nevis tikai kā panacēja pret visu, Tad, teiksim, tā ideja, es saprotu, ka ir cilvēks, kurš nav funkcionēt spējis, tieši tā kā es teicu par aliņu un elektriķi, tur vēl kaut ko. Mums jau kas ir galvenais dzīvē, lai mēs esam spējīgi funkcionēt un justos labi funkcionēšanas brīdī. Bet mēs vēl zinām, kā to darīt ilgtermiņā, tā kā nevis katru reizi pa tabletītē iešaut iekšā, kad ir sūdīgi, Ja mēs iemācamies ilgtermiņā, tad nomainam dzīves režīmu, pārkārtojam sevi, un tad mēs varam, šitā es varu močīt vēl 3 stundas ilgāk to darbu darīt, piemēram, un nejūtos nogurs. Man tas pats piemērs, man kādreiz tur laukos rakām, tur tranšēja ar vienu čāli kopā, čālis, un tāds riktīgs spēcīgs, tur kaut kāda 1,98 m augumā, un tāds kārtīgs kačoks.
Un viņš tur ēd, viss normāli, ēd, tur uzpīpē arī bišķiņ, jā, un mēs rokam tranšēju. Mēs rokam, man liekas, visas dienas garumā. Viņš apstājās ik pa kaut kādai pusstundiņai, viņš saka, jāatpūšās. Nu, pat viņš nepīpē, viņš vienkārši atpūšās. Es turpinu 4 stundas no vietas bez apstājas, roku runājos, vispār nekāda noguruma stāvokļa nav. 3 dienas neēdu vienkārši tanī brīdī. Es 1 dienu iepriekš iesāku neēst, tad neēdu rakšanas brīdī un neēdu vēl nākamajā dienā arī. Perfekti, vienkārši brīvi, viegli jūties. Nu, protams, tas, ja tev pirmā reize tas būs un tu sāksi rakt, ja tu pirmo reizi saproti, ka vispār var gavēt, ja, paņem slāpstu rokās, tu varbūt nomirst tajā tranšajā tur, ja. Jo man ir arī cits variants, ja, kur cilvēks, kas bija sēdējis uz medikamentiem, uz kafijas, uz visu kaut ko, un viņš pats man pienāk klāt, viņš saka, klausies, tu tik daudz, tik bieži neēdi, ja, varbūt es arī gribu pamēģināt. Nu, tā kā, vai es arī pamēģināšu, saku, pamēģini. Viņš pamēģināja, viņam pirmā diena bez ēšanas, viņš vakarā vienkārši bija beigts, viņam viss sāp, viņš nevar no gultas piecelties, viss ķermenis piepampis, viss viņam ir slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir milzīgs toksīnu daudzums, kas tanī brīdī, kad tu pārstāji ēst, ķermenis saka, opā, ģenerālā tīrīšana sākās. Un viņš visu met asinīs ārā, jā. Un tas viss aiziet asinsrites sistēmā, visas asinis galvā, viss tev ir tik sūdīgi, ka tu vairs neko nevar izdarīt tanī brīdī. Nu, tas jau tāds ekstrēms gadījums, es pat teiktu, ka, es arī par gavēšanu diezgan daudz interesējos, runājos, esmu tā, ka gavēšanai jāsagatavojās arī kaut vai no paša uztura viedokļa. Tas kā, ko tu ēdi pirms tu sāc gavēt. Jā, labi, 1 dienu neēst, tā ir viena lieta, ja, bet, ja tu, teiksim, gribi ieiet līdz autofāgijai, ja, ir svarīgi, lai tu nodrošinātu savu ķermeni, lai tas vispirmkārtām būtu patīkami. Jo nav jēgas arī tur mirsti nost. Vienkārši tā ir pārslodze, un tev pirmkārtām, kā es arī vēl saku, tāda interesanta lieta, kad visas lietas, ko tu dari, viņas ir jādara ar baudu. Tev jāsagādā prieku tam, ko tu dari. Atkal ideja, jā, pateic. Tā kā tam čalim, jā, viņš dēļ idejas, viņš dabū tik līdz operācijai, jā, tur zarnu operāciju viņam taisīja. Lūk, ar prānēšanu. Nu labi, es varbūt tādu mazu noslēdzošo bloku saistībā ar veselību un tādu, teiksim, arī cilvēki pie tevis nāk. Ideja atkal, ja mēs tā pretstatām šo te rietumu pieeju, klasisko medicīnu, alopātisko, un tad, teiksim, viss pārējais, kas ir vispār tāds Wild West bišķiņ, ja? Bet, pieņemsim... Pagaidām vēl. Pagaidām, jā, bet, teiksim, tā rietuma pieeja ir tāda, mēs saliekam, pēc būtības visa medicīna ir Excel tabula. X simptoms, pretī ir, lūk, tā ir diagnoze, un pretī ir tableta. Tā viss izveidota, visa sistēma, ja? Tas, ko tu 7 gadus mācies, pēc būtības ir Excel tabula. Sarežģīta Excel tabula. Tāpēc es negribēju to iet mācīties. Lūk, savukārt, ja mēs atgriežamies pie šīs te idejas, ka ķermenis pats tiek galā ar lietu, un tas rada diskomfortu, tāpēc mēs viņu saucam par slimību. Bet, ja mēs paskatāmies, ka tas, ko varētu mēs nosaukt ar vienādiem vārdiem, 2 cilvēkiem vienādas diagnozes uzstādītas, kā likums, viņi katrs nonākuši līdz tam ir citādākā veidā. Jā. Un man stāsts, par ko es arī diezgan daudz runāju, par šo te individuālo katra personīgo stāstu, kas viņu šeit ir atvedis. Kas ir varbūt tas, kā tu pieeji šai idejai par šo te savu stāstu līdz tam, un ka tas stāsts pats par sevi jau iedod tālākas idejas par risinājumu? Viss balstās pieredze, ar ko tu pats esi sastapies iepriekš. No sākuma, ja man nebūtu neviens ar tādu problēmu, kas pie manis atnāk, man arī, es domāju, ko viņam ieteikt. Ja? Pirmā pieredze, kas man ir tā, ko es pats esmu piedzīvojis, ejot cauri, un tad es mēģinu vilkt paralēles, kas man līdz tam ir aizvedis, lai es šitādā stāvoklī būtu nonācis. Ja? Un te parādās tas moments, ka manā skatījumā palīdzēt vai ārstēt cilvēks var tikai tas, kas pats ir izgājis cauri šīm te problēmām, šīm situācijām, tad kam ir savu pieredzi bijis. Pēc tam jau mēs savu pieredzi apaudzējam ar nākamajiem cilvēkiem, bet bāzē jānāk no pašam no sevis. Bet ja tev ir ārsts, kurš ir tikai teorijā izlasījis daudz grāmatas un pats nav nekad ar to saskāries savā dzīvē un nav atradis risinājumu, kā no tā iziet ārā. Citreiz saskāries, bet nav risinājis. Bet nav risinājis, jā. Tad
kā viņš var izārstēt. Viņš tikai paņem Excel tabulu, šitas simptoms, tagad šitā tabletīte, lūdzu, ejiet uz veikalu, uz aptieku. Bet cik lielā mērā tavā nu, teiksim, jo, nu, vienalga, lai cik tu ikdienā redzētu cilvēkus un viņu stāstus, tie vienalga būs salīdzinoši, katru reizi var atnākt kāds jauns. Tad, jā. Cik lielā mērā tur tev ļauj gan pašam cilvēkam, starp citu, tajā pašārstēšanās virzienā, gan arī tev, kurš ir tā kā atbalsts tam visam, cik lielā mērā viņa izstāstītais dod to, ļoti lielā mērā, patiesībā uz to arī viss balstās. Tā, kad viņš atnāk pie manis, es citreiz uzdod jautājumus, viņš nāk, kāds tam sakars ar to, kāpēc es atnācu pie tevis. Saku, nu man vienkārši tāda pieredze, ka es zinu, ka citreiz ar to ir saistība tam, pie kā tu esi nonācis, ja. Protams, citreiz nevienmēr tas atbilst tas jautājums, tāpēc uzdod citu jautājumu, tad tas nebija, ja, bija varbūt šitā, varbūt pastāstā, ko tu tur ēdi ikdienā, kad tu ej gulēt, nu, kāds tev dienas režīms, bet tev darbs ir ļoti stresains vai nav stresains. Viņš saka, nē, nav stresains, bet es redzu jau viņa sejā, ka viņš jau tagad ir stresā. Saprot, tad pat nevajag darbu stresaini, ka viņam jau veģetīvā nervu sistēma ir pārslogota, ka viņš jau vairs netiek ar kaut ko galā, un tad tur nav pat jēgas viņam sākt kaut ko darīt ar citām lietām, kamēr neiedod viņam risinājumu, kā viņam nomierināt sevi, savākties kopā, jo tu neesi savācies, tev organisms atrodas kaujas stāvoklī, un viņš nav gatavs dziedināt sevi, viņš atrodas aizsardzības režīmā dotajā brīdī, ja? Tā kā nevis tur sevis kārtošana, ja? Bet tuliņās mums uzbruks, jāsit pretī būs, ja? Nav laika tur, kā kara laikā, jo tu nepārkārto tur, nezinu, tranšejas un vispārējo neroc, ja blakus jaunas sejas, ja tev uzbrūk ienaidnieks. Tieši tas pats arī ar cilvēku. Ja tu redzi, ka cilvēkam ar nervu sistēmu viss nav labi šī brīdī, tad par kādu ārstēšanu, tur, nezinu, vēl jau vairāk par medikamentozu ārstēšanu, ja mēs tur runātu, ja, ko tu tur viņam iedos, tu viņam sajās jau tā, viss, kas ir sajāts, vēl vairāk sajās. Tās lietas, jā, viņš varbūt dod kaut kādu, tā kā teica, noilgumu, ja, tā kā laiku, tur to slimību notušē, bet, kā mēs zinām, visu, ko mēs notušējam, simptomus apspiežam, pēc tam mums šauj ārā citā vietā to korķi, ja, tāpēc, nu, ir jābūt tam balansam, tāpēc noteikti katrs ir individuāls gadījums, tu redzi, cik daudz. Cik bieži, piemēram, tad, kad cilvēks stāsta, nu, savu stāstu, ja, un viņš vēl pats nezina, viņš zina, ka kaut kas nav ok, tad viņš sāk stāstīt savu stāstu, tu viņam uzdod precizējošas jautājumus, ka viņš tā, kaut kas saslēdz. Respektīvi, ka viņš kaut kā nav bijis, nav varējis aizdomāties, bet pats izdomā to ideju. Ir tādi gadījumi? Ir gadījumi, bet tas ir ļoti reti, jo parasti tie cilvēki, viņi nenāk nekur, viņi paši atrod ceļus, man liekas. Es tādu, vismaz mani tāds priekš. Es domāju no tāda viedokļa, ka tomēr citreiz, viņš vienkārši, neviens viņam nav uzdevis tādu tipu jautājums vai līdzis aizdomāties par tiem aspektiem, bet tad, kad viņš to skaļi pasakot, viņam noklikšs, viņš tā kā pats sadzird, šitas tā kā makes sense. Nē, ir, protams, parasti ir tā, ka tas īstenībā tāds kā blakus produkts sanāk, ja cilvēks atnāk pie manas viscerālo masāžu, ja, es viņu strādāju, un viņš saka, jā, nu man te ar uzturu, es tur šitādā uzturā, tādā uzturā, mēs tur runājam, kaut kāds viņam vienkārši pasaka kaut kādas vienkārši tur lietas par uzturu. Kad uzturam jāiet saskaņā ar to, kas tev šeit notiek, tātad, jā, tu šodien atrodies agresīvā darba vidē, tātad tev uzturs balansē, tev jābūt adekvātam uzturam, kas arī ietver kaut kādu agresijas dozu iekšā, jā, tagad tu nevari pāriet uz neagresīvu uzturu ilgtermiņā, ja tu pats dzīvo agresīvu dzīvesveidu, jā, ja tu esi visu laiku kaut kādā, teiksim tādā, vēl jau vairāk par vardarbību runājot, ja, jo šodien cilvēkiem nepatīk vārds vardarbība, bet vardarbība mums ir visu laiku. Ja mums nav pret mums vai no mums, tad mēs paši sevi vardarbību paužam, ja, kur sākās vardarbība, es esmu upura lomā iekāpis, ja, tad mani apbižoja, mani apvainoja, viņi visi ir iebekļi, viņi mani nesaprot, viņi ir tādi, viņi šitādi. Kas tas ir tā vardarbīgs apziņas stāvoklis. Un šī stāvoklī tu teiksi, es tagad būšu vegāns vai svaigēdājs, ja, tu sev veselību sajās. Tev rodās disonants starp tavu domāšanas procesu un starp tavu fizisko ķermeni. Tiklīdz parādās... Tev visu laiku ir tāds lausts stāvoklis, tāpēc, ka vienmēr ir kaut kāds disbalans. Jo, ja tu esi upuris, tas nozīmē, ka lai būtu upuris, ir jābūt kaut kur tam varmākam. Tu visu laiku esi tādā robā. Desu, jā, vai kaut ko tādu iebāzi. Roba pildīšanai
tiek izmantot līdzekļi, kuri nevar aizpildīt pēc definīcijas. Jā, un viņi neaizpild, un tāpēc viņi ir, piemēram, es kādreiz skatījos veģetārieši un vienkārši norījušies resni, ja. Nu, kā tu varbūt, tu visi saka, nu nē, tu notievēsi, kā skaliņš būs, nu nav, nu tas nedarbojas, tas nozīmē, ka viņam nav sāta sajūta, un viņam veidojas tas mikroflora patogēna, kas prasa vēl. Tu zini, es redzēju, ir tie pētījumi, kad smadzenes skanē vegānus, kad viņiem, restīvi, ir doma tāda, ka es pats arī vegāns skaidrs, bet viena doma ir tāda, ka ir ļoti daudz vegāni, kuri ir tieši, nu tā, izdomājuši, ka tas būs stilīgi un tam līdzīgi. Un tad rāda viņiem bildes ar gaļu. Jā. Un citiem ēdieniem. Viņam siekals sāk tecēt. Ne, viņam smadzeņu signāli pulsē. Un otrs bija pētījums, kas šito pašu parāda, kā cilvēki, ko viņi ēd, šitie, nu arī tieši tāpatās vegāni, veģetārieši, ko viņi ēd, tad, kad viņi ir iedzēruši. Jā. Un kur parādās viss tas rops, vai ne? Jā. Kad nevis, ka tu nonāc. Tā ir tā disonance, tas nav, tu neesi harmonijā pats ar sevi, un tik līdz nav harmonija rodas, disharmonija, tas ir lauziens. Un te ir tā atbilde, kāpēc cilvēki uzdod šo jautājumu, ir gaļa veselīga vai nav. Jā. Tas nav man jautājums, ko atbildēt, tas ir tev, ko atklāt. Tev, ko pašam priekš sevis izdarīt, vai vajag vai nevajag, jo tu tā kā reāli esi gatavs vai neesi gatavs, un kam tu esi gatavs šobrīd. Jo šobrīd, ja tu pat atteiksies tur no gaļas, tāpēc es arī, zinu, kā parasti, zinu, kas pa fīšku, tik līdz tu pats pārstājies gaļu, tu kaut ko tur izlasīji gudru grāmatu, un tad tu gribi visiem to iebāzt iekšā, to gudro grāmatu. Kā bija tāds joks? Kā tu vari zināt, ka tas cilvēks ir vegāns? Atbilde ir, viņš tev pateiks. Viņš tev pateiks, jā, nu apmēram tā arī. Un es jau arī, kad es tikko no tā atteicos, labi, ka man tas nebija ilgs process tāds, bet nu kaut kādi mēneši sev bija, jo es pirms līdz pusgadam es gribēju pārliecināt savus vecākus, radinieks, visus pārējos, ka vajag atmest. Bet pats labākais jau ir tas, ka tu pēc tam, nu, ka tu saproti, ka tas ir bezjēdzīgi un ka katram ir savs tas moments, jā. Un pēc kāda laika tu pamani, kad it kā tu esi blakus, un viņi sāk samazināt to uzturu, viņi sāk mainīties paši, maina savu uzturu un tā tālāk, tikai tad, kad tu baigi nebāzies virsū. Un tas ir dabīgi. Viņi nav atteikušies pilnībā no tiem produktiem, jā, bet viņi jūt, ka viņiem mazāk vajag, viņiem vēl mazāk vajag, viņš tagad šito. Un sākās, ja es jūtu uz sajūtām balstos, tad arī viņi apkārtēji sāk vairāk balstīties sajūtām. Un te parādās tas magnētiskais lauks, ko mēs sākumā runājam. Tavs lauks ietekmē apkārtējos, jā, tā vibrācija, tava frekvence sāk ietekmēt apkārtējos cilvēkus, un tu uz tās frekvences bāzes principā arī maini to visu. Nu, tā netverama ezotērika saucamā. Tas, pieņemsim, arī pēc retrītiem es arī rīkoju tur savus pasākumus, un tas atziņa bieži vien ir tāda, ka sieviete atbrauc atpakaļ, darbā aiziet, un darbā viņa prasa, nu tā kā, nekas jau diži nav mainījies, bet ir tā kā cits starojums. Vaibiņš tāds cits vaibiņš, un tad cilvēki vienmēr tā kā prasa, nu, klausies, es arī tā gribu, zini? Es arī gribu tā starot. Jo var just, ka cilvēks tā sajūt, ka viņš līdz galam nevar uztvert to, kas noticis ir, jā. Tur ir citur, tā kā skan tā mūzika aiz loga, ja? Tā frekvencīta pamainīsies, jā. Un tad šitis te ir tāds. Un tas jau, man liekas, arī ir tā, nu, vismaz man tā doma, kāpēc savienot šo te ideju par sauli, zemi un visām lietām ar veselību, ar ķermenisko, jo beigās mums jau nav tik svarīgi, vai mums tas ķermenis izskatās labi vai nē, bet vai mēs jūtamies tā kā... Vai mēs pirmkārt jūtam ķermeni un vai viņš jūtās labi, jā. Es jūtos... Man patīk tāds apzīmējums, kad ķermenis un kad cilvēks viss ir vesels, tad tu neko specifisku atsevišķu sevī nejūti. Jā. Restīvi, tu nejūti savu ķermeni kā tādu, nu kā atsevišķu. Nevienmēr. Tad, kad tu neesi vēl sevi izjūtis, tad tu arī neko nejūti, bet patiesībā viss jau ir sūdīgi. Nē, doma tāda, ka tu nejūti nevienu atsevišķu daļu kā atsevišķu. Jā, nu es sapratu, ka nekas nesāp. Ka vienā veselumā, tu sevi sajūti kā vienu veselu. Un tas ir par to tas stāsts. Un tad vienkārši ir tas, ko mēs varam darīt, ir, nu, iedot to apvienoto un kaut kas bišķiņ caur to racionālo, lai tā kā ir uztverams, lai saprotams. Jā. Protams, nu racionāls vai bez racionālā grauda mēs nevaram nevienam neko aizies. Mūsdienu pasaulē mums ir prātīga pasaule. Cilvēki dzīvo prātā, un ja mēs dzīvojam prātā, pat neprātīgie dzīvo prātā.
Tā sanāk, tāpēc, ka cilvēks, kas ir neprātīgs, vai vājprātīgs, viņš tāpatās balstās prāta konstantiem kaut kādā. Viņam vājš prāts, viņš nevar salikt daudz lietas kopā, viņš nevar to veselumu iegūt sevi, Un viņš tā kā paņem tur sektoriāli, un tad var saukt par sektantu, sektāns uz šādu tēmu, tur vienā uztura variantā sektāns, otrā uztura variantā sektāns, cits reliģios sektāns, cits tur, darbā sektāns kaut kāds, Mēs sektoriāli uztveram to pasauli, tāpēc, ka mums prāts ir vājš, bet mēs esam prātīgi. Un bez tās konstruktīvās, tās loģiskās likumsakarību ķēdītes mēs nevaram vispār neko sev piespiest izmainīt savā dzīvē. Mums vajag pamatojumu loģisku, Nav tā, kad tu atnāci, es sajūtu tevi, tu sajūti mani, viss mēs mainamies bez vārdiem. Tas nenotiks, mēs neesam tādi. Mēs vairs vai vēl neesam tādi cilvēki, ka mēs varētu vienkārši pieiet, kā tu teici, tur sieviete atnāk darbā, jūt to frekvenci, visu un arī grib. Jiģiņici ir tādi, varbūt cilvēki, kas kaut ko tādu pamudinās, bet arī, viņš uz to brīdi, uz to sajūtu mirkli, viņš pamudinās, tas cilvēks aiziet mājās un viņš noplok un aizmirst par to, ka viņš gribēja būt tāds. Un tas arī pēc retrītiem noteikti ir tā, ka pirmās dienas, varbūt nedēļas cilvēks ir tajā frekvencītē, pēc tam atgriežas atpakaļ. Un te bija tā tēma, interesanti, mēs te runājam aizvakar, dažiem cilvēkiem tikāmies, ka visi grib to just ikdienā. Kā dabūt? Aizgāja līdz tēmai, ka kopiena jātais, kur var visu laiku non-stop atrasties tajā vidē un visu laiku. Nirvānā. Nirvānā, bet, labi justies un iemācīties. Un, lai labi jūtoties, lai tu dod arī praktisku pienesumu vēl to visu. Nē, bet ir jau bišķiņ arī tas pārspīlēts. Mēs jau aizējām gan arī citā tēmā. Bet ideja ir par to, ka viens ir labi, viegli justies, veselumā, un otrs ir aizpeldēt kaut kur. Ir ļoti tāda apgarotības, tikai tiekties pēc tās apgarotības. Es to saprotu. Tas ir pa daudz, un redzi, pa daudz priekš tā cilvēka, kurš tiecās to, tas nav, bet ja viņš iziet sociumā, tad viņu vienkārši vairs neuztver normāli to. Un arī nevajag uztvert, un redz, tāpēc, jo tur ir tas sākās tā nošķiršanās, jo ir daži, kas tur ir aizgājuši kaut kādā pilnīgā fantāzija lidojumā cilvēki, bet es esmu tas, kad man patīk pabaudīt to vidi, bet man gribās dzīvot. Bet nevelti budistiem ir teiciens. Pirms apgaismības cērt malku nes ūdeni, tad ir apgaismība un pēc apgaismības cērt malku nes ūdeni. Tas jau par to tas stāsts, ka mēs varam palidināties, bet, bērnam dibens jānomazgā, jāuztais ēst, un jānopļauj zāle vai vienalga, kas un tam līdzīgi. Un atkal mēs varam to pašu vakarā. Tas ir tas pats, kas viss saka, visa dzīve jādzīvo mīlestībā. Nevar dzīvot mīlestībā, tāpēc, ka jānozāģē koks, jāsaskalda malka, jāpabaro bērns vai jānoslauga dibens. Gatavoties, noplūkt tur, savākt ogas, noplūkt tur ābolu. Viss tā ir vardarbība pa lielam. Par kādu mīlestību mēs te runājam, ja mēs esam tik vardarbīgi, lai sevi uzturētu, Patiesībā visam ir jābūt, gan tam ir jāatrodās. To sauc par cikliskumu vai kaut kādu sinerģiju vai sadarbību vai vienalga ko, un tas mūsos tam ir jāsadarbojas. Mēs katrs pats redzam to līdzsvaru, to īpatsvaru, cik daudz no šīta un cik daudz no tā pat tēma par pirmelementiem, cik daudz mums gaisu, cik daudz vēl kaut ko. Bet galvenais ir just to, ko tu arī teici, ka mēs sajūtam sevi, to pareizo līdzsvaru. Par to arī ejam dzīvē. Mums katram ir savs tas līdzsvars. Paldies, Roland, par šo sarunu. Tev paldies arī. Man liekas, ka te mierīgi var taisīt 2. un 3. daļu. Un īstenībā pat es teiktu, ka varbūt, ņemot vērā, ka tev ir šie attiecību un dzimtes kopu un visas šīs apziņas citi elementi, tad mēs jau varam arī kaut kad uztaisīt vēl vienu sēriju. Un tagad mēs jau pārskrējām pāri tam visam apgramstot. Bišķiņ tur, bišķiņ vēl bet, ieskats, es domāju, radās. Un, es domāju, ļoti labi. Pirmajā reizē, paldies.